Te ir paši labākie jau tie sēdekļi? Šitais ir viens no labākajiem sēdekļiem. Bet var vēl labākus? Nu, var ar ādas apdari vēl. Ādas, nu, tas īsti varbūt pat nav vajadzīgs ādas apdara. Kā vasarā, man liekas, karsti pie ādas tās. Nu, tāpēc mums šeit kā papildus opcija iekšā ir kondicionieris. Labi, iekāpsim, parādīsim arī kabīni. Kondicionieris ir. Mūzika, viss, kas vasarā nepieciešams. Kondicionieris, jā, bez kondicioniera nevarētu iedomāties tagad vasarā strādāt mūzika. Ir, nu, kabīnē tāda forša sēdēšana, viss ļoti ērti. Stūra maziņa, tāda... Stūra regulējas gan dziļumā, gan... Uz augšu, uz apakšu var. Jā, tātad pie sevis. Jā. Ir uz priekšu arī, nē, skrūti. Labi. Kas viņam vēl? Nu, pasāksim pa pogām pāriesim. Peldošais, laikam, skatos, varētu būt. Jā, hidraulikas režīms, lai visi trīs mēsli strādātu vienlaicīgi. Te gāze izskatās rokas vai varētu būt tā gāze rokas? Nu, tas ir jābrīnā pa citas un... Jā, tēļas plūsma, droši vien ātrums, cik viņš neātri strādā. Auto eko režīmi, kas ir būtībā auto, kad tu strādā, te ir pieejama pilna jauda. Nu, teiksim, kraujot vēl kaut ko eko režīmu, mēs varam ieslēgt braucot pa, teiksim, nu, pārdzinot pa ceļu. Arī, kur jau uzreiz USB, USB-C, nevajag tos pārveidotājus likt. Jā, tas arī uzstādās kā papildus opcijas, jā. Tātad eko režīmā apgriezieni iet no 1080 līdz 2200. Kā papildus opcija arī ir kamera, atpakaļ skata. Var ieslēgt aizdedzīt? Jā, droši.